Šitie visi ir vienādi. Hopaņos tādā. Tur ir kāds augšā. Tā kā sabotāžas un diversijas un dažādu veidu provokācijas spiegošanas nav nekas tāds, kas kaut kad sāksies nākotnē, tas notiek šobrīd. Vai ir iespējams kāda veida vēl cits iespējamais kāds vai iebrukums vai kas? Mēs šobrīd strādājam no pieņēmuma, ka jābūt gataviem uz jebkuru scenāriju. Mēs ļoti, ļoti rūpīgi kopā ar mūsu NATO sabiedrotajiem sekojam tam, kas notiek aiz mūsu robežām. Dažāda veida potenciālajām militārās tehnikas vai vienību koncentrācijas pazīmēm. Tā, lai mēs varam šo saucamo nulli, pirmo centimetru pa katru centimetru cīnīties. Tas ir saucamais MBS posms arī. Pabeidz, tas ir kopā pirmo kārtu, tās necam likšiem, ko viņi tagad uzsāk savu. Jāsaka, ka diemžēl, varbūt ja salīdzina 5 gadus vecu pagātni, tad tas koncentrēšanās laiks būtu daudz īsāks nekā, piemēram, 21. gadā. Un šobrīd šāda pazīme nav. Katrs brīdinājums ir jāuztver nopietni, bet ne absolūti. Jo es negribu aizvainot izlūkdienestus. Tas vienkārši ir tāds salīdzinājums. Ar izlūkdienestu prognozēm ir dažreiz tā kā ar laika prognozēm. Viņas var būt precīzas, bet dažreiz un diezgan dažreiz viņas arī var nepiepildīties. I think that partly this is because Latvia will have elections in October, that's number one. And of course then it's very important somehow to show that we are not able to cope with the pressure, to somehow indirectly influence electoral process, to somehow also make our public feel unsafe and vulnerable. Belarusian border guards are like corrupted ones, and then they are taking bribes to allow migrants enter this border area and illegally cross the border. And so this is information what we have, and fact is that our General Prosecutor Service started a criminal procedure against Belarusian regime. Pressure is high, it's true, but according to information what I have, this tunnel was used only once, and so it means we apprehended migrants in first attempt. Kā viņi nāk, un tad pasakot to īci līdz tam, un tur mēs tad nointervētos.